Daugavpils pilsētas dome piedāvā jauniešiem iegūt pirmo vasaras darba pieredzi, un Daugavpils Satiksme ir viens no uzņēmumiem, kas sniedz šo iespēju jauniešiem vecumā no 13 līdz 19 gadiem. Programma ļauj ne tikai nopelnīt pirmo algu, bet arī iegūt vērtīgu darba pieredzi vienā no nozīmīgākajiem pilsētas infrastruktūras sektoriem. SIA Daugavpils Satiksme ir viens no lielākajiem uzņēmumiem Daugavpilī. Līdz ar to mūsu uzņēmums ar prieku atbalsta Daugavpils valstspilsētas iniciatīvas un projektus. Mēs spējam piedāvāt jauniešiem diezgan lielas iespējas strādāt dažādās mūsu struktūra vienībās. Protams, ka mēs saprotam, ka šis darbs nebūs augsti kvalificēts, bet tās būs pirmās iemaņas darba tirgu un vismaz kaut kāda izpratne par darba attiecībām uzņēmumā. Šogad uzņēmumā tika nodarbināti 60 jaunieši no Daugavpils. Vasaras nodarbinātības programmas mērķis ir parādīt jauniešiem, kā darbojas pilsētas transporta nozare un iedvesmot viņus turpināt karjeras attīstību šajā jomā, kā arī palīdzēt attīstīt tādas prasmes kā atbildība, punktualitāte un komandas darbs. Turklāt skolēniem tiek organizētas ekskursijas uz galvenajām uzņēmuma telpām, kas ļauj viņiem uzzināt vairāk par pilsētas transporta struktūru un darbību. Mūsu uzņēmuma struktūra vienības atrodas vairākās pilsētas apkaimēs. Tāpēc pilsētas jauniešiem ir tāda iespēja strādāt gan tramvaju depo, kur viņi palīdz transporta līdzekļu tīrītājiem mazgāt un tīrīt vagonus, gan arī transporta remonta cehā, kur palīdz labot vagonus, remontēt vagonus. Jā, skaidrs, ka tas ir palīgstrādnieks, viņš pienes vai atnes kādu detaļu, bet viņš redz, ar ko nodarbojas mūsu uzņēmuma darbinieki. Gan arī Kārklu ielā 24, kur atrodas autobusu ritošā sastāva dienests. Tur jaunieši palīdz sakopt un uzturēt kārtībā un tīrībā mūsu uzņēmuma teritoriju, gan arī 18. novembra ielā 183, kur arī meitenes palīdz uzkopt un tīrīt mūsu dienesta telpas. Ir arī citi pozitīvi aspekti, piemēram, tie puiši, kuri uzņēmumā jau strādāja vienā gadā, vēlāk speciāli atgriežas vasaras darbā Daugavpils Satiksmē. Vasaras nodarbinātības programma kļuva populāra pilsētas jauniešu vidū un guva pozitīvas atsauksmes gan no dalībniekiem, gan viņu vecākiem. Daugavpils Satiksme turpina ieguldīt spēkus jaunākās paaudzes attīstībā, sniedzot tai personīgas un profesionālās izaugsmes iespējas, kā arī sniedzot ieguldījumu pilsētas nākotnē.